Leo bija ļoti sabiedrisks, viņš tiecās pēc cilvēkiem, un viņš bija tāds ļoti atklāts, un tas izraisīja pretī, ka tu bieži atļāvies tieši viņam pastāstīt gan savus piedzīvojumus, gan pavisam intīmas lietas, un viņš tām sekoja un glabāja mūsu noslēpumus, un bija it kā stāvēja blakus mūsu mīlestības piedzīvojumiem, agrīnajiem, un bija tāds labais gars. Daudz cilvēki jutās varbūt vientuļi, un pie Leo atrada dombiedrus vienkārši. Tur varēja runāt, ko gribēja, un es domāju, gandrīz neviens nebija tāds, kas varēja kaut ko tālāk stāstīt par to, kas notika. Tomēr tur salasījās brīvdomīgi cilvēki, kuriem bija tomēr galvenā interese bija mākslas attīstība, mākslas neatkarība, tātad vispār brīvība. Ja Leo nebūtu uzgleznojis tik spožu Aijas Baumanas portretu, kas ir kā tāds, jāskatās, kurā gadā tas bija, un tas bija pārsteidzoši. Tas uz mani atstāja ļoti lielu iespaidu, un varbūt tam nebūtu sekojusi virkne atļaušanos. Tas ir, ja viens atļaujās, tad otrs spēr jau nākamo soli, un tā atļaušanās, tā sakot, notiek, tiek akceptēta, un tu ej tālāk, ņem no viņa to brīvības spēku un nes tālāk. Nu, apmēram tā tas notiek. Bet 56. gadā mēs atkal atradāmies kopā Mākslinieku savienībā. Un tas bija lūzuma gads. Latviešu mākslinieki bija ar lielu iekšēju sparu, ar lielu gatavību laust visu iepriekšējo. Ienāca pilnīgi jauna mākslinieku maiņa. Tie bija jaunāki par Leo Koklu, bet Leo bija ar viņiem kopā, un Leo bija garīgi, pilnīgi sagatavots lielai pretestībai pret visām iepriekšējām prasībām, pret visām autoritātēm, ar pilnīgu argumentāciju. Un, jāteic, mazais, ko mēs saukājam, mazais pārtapa, lielumā.